Bieži vien mēs it kā vairāk gaidām no citiem, bet paši neko īpaši nedaram. Patiesībā vissvarīgākais cilvēks mūsu dzīvē esam mēs paši sev. Jo šeit uz pasaules zemes mēs nākam priekš sevis, dzīvot priekš sevis, iziet dzīves mācību priekš sevis, gūt pieredzes priekš sevis, nevis priekš citiem cilvēkiem. Un ir tāda ļoti svarīga doma, kurai patiesībā būtu jābūt kā mūsu mantrai. Es ir pirmais burts alfabētā. Tas nozīmē to, ka tu esi sev vissvarīgākais, visnozīmīgākais cilvēks, un tikai tad tavi mīļie un vispārējie cilvēki. Tas nozīmē, ka vispirms mums ir jādomā par sevi, jāmīl sevi, jāparūpējās par sevi, tikai tad par citiem. Bet no otras puses to nevar darīt arī pārāk daudz. Tad jau tas pārvērtīsies par egoisms. Nav īsti egoisms ir kaut kas cits patiesībā. Bet tad pārāk daudz par sevi domāsim, tā kā šitās lietas ir arī jāmāk balansēt. Bet vispirms par sevi, iepriecināt sevi, mīlēt sevi, cienīt sevi. Justies apmierināta ar sevi, lepnam, gandarītam par sevi, rūpēties par sevi, iepriecināt, darīt laimīgu. Un ja kā mēs izturamies pret sevi, tā arī citi cilvēki izturēsies pret mums. Ja mēs nemīlam un necienam citus cilvēkus, tad kā mēs varam gaidīt, lai tie citi mīl un cien mūs? Viss sākas ar mums pašiem, mīļie. Un tikai tad mēs varam pievērsties pārējiem, kad paši sev mākam mīlēt, par sevi parūpēties, par sevi domāt un sevi uzskatīt par svarīgāko, mīļāko cilvēku mūsu dzīvē. Tad arī citi izturēsies pret mums līdzīgi. Cieni sevi, un citi tev cienīs. Mīli sevi, un citi tev mīlēs. Pieņem sevi tādu, kāds esi, un citi tev pieņems. Kaut kā tā.